Labi. Te rakstīts akumulātors pilns. Nokia veca, ja pielika pilodēt vadiņi. Zilais mīnus, vidējais ir kontrola, 75 kilo pēc zilo pilodēt rezistoriņš. Un tā iekšā. Akumulātors pilns, redziet, akumulātors pilns. Variants tāds, man tagad problēma tāda. Es tagad domāju, kā varētu izņemot akumulātoru, nomainīt citu akumulātoru un ladāt tālāk. Es domāju, ielikšu šādu kondensatoriņu. Un tagad eksperiments reāla laikā. Kur te ir, pieliksim, te ir mīnus. Šis ir 2000 mikrofarāti, 2200 mikrofarāti, 10 volti. Šis ir mīnus. Te pie mīnus liekam klāt. Pazīsimies, viņš izslēgsies un noturēs to impulsu vai nenoturēs. Tā. Izslēdzās. Tas tur ir izslēdzās, jā? Izslēdzās viņš. Nenostrādā tā. Ieslēdzās pa jaunu. Man kontakts bija iekšā. Tā, viņš tur vispār izslēdzās vai tikai izrubīja? Nē. Super. Čokolādē, bet labi ir. Jā, tas ir, ētiņš ir pagāju, man tas ir kāds simtkārt nereģistrējās. Tā. Man ir, viņš beigts vienkārši, iziet. Kamēr uzreiz ir iziet. Kas ir? Iziet. Tā. Jautājums tā, vai izņemot bateriju un noliekot, tā ir plus tur. Jāsamēzien, plus šitā. Šitā mēs arī mainām, jā. Nesajaukt galvenais. Ok, un izlādējās. Nu, nekas nesanāca. Izlādēja, nav nekāda jēga, nebija nekāda jēga. Kondensators nelīdzēja. Tā, labi, ņemam nost. Tas nekas nav, neko nelīdzēja. Katreiz būs, jā, pa jaunu, tas nesanāk. Tas nav. Un katreiz vienkārši ir beigt. Neko viņš te lādē, tagad akumulātoru atkal lādē. Vienalga viņš 2 stundas lādēsies. Šito man uzlādēja, tagad uzlādēt ir. Es izmērīšu, cik spriegums ir. Ir tas spriegums vai nav. Un šitās lādētais 2 stundas. Un normāli tā. Te tāds spriegums. Ko redzēs? DCV. Var redzēt kaut ko? Kaut ko var redzēt, jā. Un te voltāžu uzreiz pieliksim klāt. Plus šitas tā. Sapība nekāda nav, viņš rādīs pārliks tā. Arī tur ir 4,18. Varēja vēl 0,2 voltu uzlikt. Nezinu, bet 4,18 viņš uzlādējās. Laikam 4,18, jā. 4,18, normāli. Viņš līdz 4,18 arī lādē. Normāli. Viņš beidz lādēt, var teikt. Normāli. Tas ir super. Un jā. Schēma ir ļoti triviāla. Pats galvenais, kas man te bija, tas bija šitas rezistoriņš. Šis redz 75 kilo. Tas ir, vismaz Nokia 75 kilo.
pielikt maziņu rezisturiņu, vidējais baltais uz zilo, jā. Un tā viņš maz uzlāda, kad ļoti maz ir, jā. Viņš ir izlādējies un tagad notiek uzlāde. Viņš lādēsies. Pulkstens tagad kaut kur ir uz 12. 2017. gads. Svētdiena, makās 5. marts. Tāds. Tā kā, un šitas mans slēdzīts, vienkārši mans slēdzīts šitam beigts. Vispār, šitas jau ir tāds, Nokia 5140. Viņam ir labs tas radio. Un, vispār kādreiz nopirku, es viņu pa skaidru naudu. 100 latu vai 140 latu, bet baigi dārgi īstenībā. Bet tas ļoti sen atpakaļ. Es tā esmu lietojis, ka esmu redzēt, korpusu viss izjūtas, un man viņš vienkārši mētājās vienkārši. Vēl man tāds telefons ir, kā ja tas neiet. Tā, ir. Samsungs, kā prototips ladēšanai. Samsungs ir, jā. Tā man ir Sony Ericssons, kā prototips, ko varētu izmantot, bet viņam 3,6 volt baterija tikai. Viņam nevar 3,7 volt baterijas uzlādēt. Kaut gan īstenībā viņiem visiem 4,2 volt maksimālais, varbūt, ka var. Un, šitas neesmu īsti, šitas ar. Šitas jau. Šito es vēl nesen lietoju, var teikt. Labi. Uzstādīts, ok. Un šitādi, arī te arī var to pašu izdarīt, var 60. Bet, principā, šitādiem visādiem veķiem, jā, var mierīgi uztaisīt lādētāju. Ļoti viegli. Mājas apstākļos, lukturīt kaut kādu vajag uzlādēt. Šitas ir kārbiņa. Nopirku pa dārgo 2,80, jā. 2,80 €, bet ir lētās pa €20 nebija uz vietas. Es vēl jāiziet, šodien veikals ciets svētdien, jā, bet, vai vienkārši vadiņas pieliek klāt, vienkārši salīmē, ko to kastīti vadiņas pieliek, uzzīmē, kur plusiņš, tam līdz var ļoti vienkārši. Bet tam jāpatērē laika, bet lētāk ir nopirkt. Man tas ir lētāk ir nopirkt. Foršs vispār, ja foršs nešā ieslēdz ārā. Man vienkārši šeit stāv telefoni. Man te stāv visi telefoni, ja gadījumā man telefons pazūd, lai man visi telefoni vienkārši stāv. Izslēdz ārā. Kas ir bloķēja? Iekšā darbojās un izslēgt, ok. Lai vienkārši var izslēgt, pastīties, jebkurā brīdī telefonu numuru. Es pēc esmu baigi priecīgais. Mans eksperiments ar kondensatoru nesanāca nekādīgi. Varbūt vajag lielāk, vajag superkondensatoru pielikt. Nevar. Tur varbūt kāds specifisks schēma jātais ar paralēli. Divas tādas tilpumus uztaisīt, vienu ieliku un otru ieliku, vai var pieņemsim šitādas, paralēli 4 salikt, jā, vai 6, jā, labi, bietiks divas paralēli pieliek, jā, vienu izņem, vienu ieliek, un tad vienkārši nepārstartējās tas mobilais telefons. Kā gan pārstartēt, ar nekāda problēma nav. Schēmas zīmēt, es domāju, nekāda jēga nav. Te viss ir ļoti vizuāli redzams, kāda vadiņa viss nāk, jā. Un tas ir jāmēra, kāda baterijām ir tas rezistors. Tas ir termorezistors. Principā te vajadzētu pielikt klāt termorezistoru, viņi te tā pielikt klāt pie korpusa. Vai korpusā iegravēt tur iekšā, tā uztaisīt. Bet, tā ir. Šis būtu pēdējais video ar šo fotoaparātu, kas ir iekšā, jo man viņš gļuko.
nevarās vest mocījos, kamēr vispār viņi tur palaid. Un otrais variants, šito es izmantošu. Šitas ir fotoaparāta lādētājs. Un te ir divi, un te varēs pat tieši šo. Šis vienkārši tev iedegās vienkārši zaļā gaismiņa, kad nodzies, tad viņš uzlādējies. Šito es izmantošu tādiem mērķiem. Šis bija eksperiments, bet īstenībā realitātē es šito izmantošu. Jo šeit viņš ātri lādē, lielāka amperāža, jo šeit ir patēriņš pagās, kā gan nav nekas. Nē, 550 mAh. Viņš varētu, te varētu kā 520, 5 mAh, varbūt maksimālais, varbūt 4 mAh. Jo viņš, principā, ja kādu šitādu bateriju lādēt, cik, 3, tas ir 2, 4, 5 stundas lādēt, šitādu aķīti, 5 stundas lādēt. Ātrā uzlādiņa nebūtu vienkārši. Varētu šito izmantot, jā, šitā varētu izmantot. Te pieliktu, jo te ir baterijai 3,6 volti, uzreiz, un šitas ir uz leju, te ir 3,7 volti. Bet, ja es attiešu korpusu, un tur nebūs nekāda atšķirība, jā, būs vienkārši te jāuztais kāda liksdiņa, kad iešķipselē, šito kontaktu, lai uzlādēt var kaut kādu liksdiņu jāuztais. Vai tā liksdiņa jāpieliek te klāt pie maliņas. Es tā domāju, ka šito pašu es vienkārši pielikšu te pie malas. Un te pielieku bateriju, ieliek iekšā un lādējās tā baterija tā. Tā es domāju vienkārši. Ideja vienkārši tāda ir. Garums ir sapas garums un tā es uztaisīšu. Tas tā. Es gribēju kaut ko uzrakstīt, uzzīmēt, bet, visumā ir skaidrs. Šāda lādēšana ir ļoti labi izēja. Ar to visiem varēja vēl veiksmi šo visu sistēmu atkārtot.